Man patīk smukas meitenes, gudras, tādas, ar kurām var parunāt. Es agrāk domāju, ka man patīk blondīnas, tad es sapratu, ka man tumšmatēnes arī patīk. Un tad vienkārši tas nav atkarīgs no matu krāsa, acu krāsas vai no kaut kādām formām. Meitenei jābūt sportiskai, noteikti. Viņai jābūt tādai, kas sevi visu laiku pilnveido, kas nestāv uz vietas un kas attīstās. Meitenei jābūt tādai, kur parasti es meitenes jau skatos, ja es redzu to meiteni kā savu bērnu māti, tad es sāku veidot attiecības ar šo sievieti. Ja es neredzu viņu kā savu bērnu māti, tas attiecības vienkārši neveidojas. Man gribētos ticēt, ka es varu būt ģimenes cilvēks, bet pagaidām es vairāk tāds vientuļš vilks, tāds pats par sevi. Un man ir to gan tēvs saka, gan draugi. Bet cerams, tas mainīsies, tikko man būs ģimene, parādīsies bērni. Un tad es domāju, ka man arī manas labas draudzenes, ar kurām es mācījos, draudzījos, jo ilgi gadus viņas jau saka, vienkārši, tev vajadzīgs vienkārši. Tikko parādīsies bērns, tad bišķiņ pamainīsies arī. Es neprecētos bez mīlestības, un līdz ar to, bet mīlestība, mēs nevaram to plānot, viņa vienkārši atnāk un viss. Un tad tu saprati, tas ir tas īstais.